Plānots, ka Latvijā 5G mobilais tīkls strādās izmantojot 3,5 GHz un 26 GHz frekvences. Cik liels ir šo viļņu garums milimetros, parādīja aprēķinu gaitu. Tātad šīs uzdevums nav grūts, bet šeit daudz desmitnieka pakāpes, tāpēc mēs to izreikināsim pa soļiem. Mums dota frekvence. To var apzīmēt ar burtu F vai no ar burtu NI. F vai nu NI. Jūsu formulu lapās frekvence apzīmēta ar burtu NI, bet dažreiz to apzīmē ar burtu F. Tātad mūsu frekvence ir 3,5 GHz. Un pirmais, kas mums jāizdara, un 26, bet es izreikināšu tikai 3,5 GHz. Pirmais, kas mums jāizdara, tas ir jāpārveido to pareizajās hercos. Kā es iesaku domāt par giga, mega, kilo? Protams, jums ir formula, bet tomēr. Kilo ir 10/3. Kā baiti, kilobaits, pēc tam megabaits ir 10/6 miljonus, un tāpēc giga būs 10/9. Tātad mūsu frekvence, apzīmēsim to ar burtu NI, kā formulāpā, ir 3,5 reiz 10 9 pakāpē herci. Tagad mums ir jāatrod, cik liels ir viļņa garums. Ja jūs meklēsiet formulu lapā, kaut gan tas ir ļoti dīvaini, bet formulas, kura saista frekvenci ar viļņa garumu, jums nebūs. Laikam tā izdarīts, bet būs formula, kura saista viļņa garumu ar ātrumu un frekvenci ar ātrumu un periodu, un frekvenci ar periodu. Ja, un tāpēc pārveidojot formulu priekš viļņa garuma, jūs varat dabūt formulu šādu. Viļņa garums ir ātrums dalīts ar frekvenci. Ja, es vienkārši pārveidoju šo te formulu, ieliekot, zinot to, ka frekvence ir 1 dalīts ar periodu. Tālāk mums jāzina, ka elektromagnētiskajām svārstībām, un tas ir vissvarīgākā lieta elektromagnētiskajās svārstībās šajā tēmā. Visam ātrums vakuumā ir C, gaismas ātrums. Tāpēc mūsu formula ir šāda. Lambda ir vienāds ar C dalīts ar NI. Un paskatieties, NI nav tas pats kā V, un formula lapās to ir ļoti viegli sajaukt. Es jums ieteiktu izmantot F, bet kā gribat, jūs varat izmantot arī NI. Tālāk, gaismas ātrums ir 3 reiz 10 8 metri sekundē, dalīts ar 3,5 reiz 10 9. Un mūsu atbilde lūdzu izreikniet galvā. Būs, apmēram es rakstīšu 0,8 reiz 10 mīnus 1, kas ir sīmervienība garumam. Metri, tieši tā. Mūsu jautājums ir pārveidot šo milimetros. Cik viļņa garums ir milimetros? Milimetri ir 10 mīnus 3 pakāpē. Mēs šo te skaitli samazinām, ja, 10 mīnus 3 ir mazāks nekā 10 mīnus 1, 100 reizes, ja, pa 2 nulēm. Tāpēc mēs šo te skaitli, es pierakstīšu to šādi 0, 8, 0, 0. Un mēs pārnesīsim komatu 1, 2, 2 reizes. Ja? Tāpēc mūsu atbilde būs 80 reiz 10 mīnus 3 metri. Es vienkārši tā mehaniski parādu, kā pārveidot uz milimetriem. Un tas ir 80 milimetri. Un principā viss. Skatāmies uz mūsu atbildēm, un mūsu atbildes ir apmēram tas pats, 85,7, bet ja jūs reiķinātu ar kalkulātoru, jums tieši tas arī sanāktu. Bet galvenais šajā gadījumā zināt, kā pareizi pārveidot desmitnieka pakāpes un formulas. Principā šeit ir matemātisks uzdevums, nevis fizisks. Ja? Tāpēc nesajauciet desmitnieka pakāpes un skaisti to vienkārši soli pa solim izritiniet. Nebaidieties izterēt vairāk papīra uz šo uzdevumu nekā, ja, un tad nekļūdīties.